Kas ir disciplīna? Es noteikti to raksturotu kā bērna vai cilvēka potenciālu. Tas drīzāk ir kā potenciāls nākotnē, jeb ilgtermiņā. Protams, tas ir tikai mans viedoklis, kurš ir balstīts manā 15 gadu pedagoģiskajā pieredzē ar dažāda vecuma bērniem un audzinot savu bērnu. Es uzskatu, ka šī disciplīna rodas bērnam mazā vecumā, bērnībā, līdz skolas vecumam, ko lielākoties tomēr nosaka vecāki, jo bērns redz, kādā ģimenē viņš aug, ko vecāki dara, ko vecāki runā, ko vecāki viņam saka, ko vecāki viņam aizliedz un ko vecāki viņam atļauj. Nu, piemēram, man atnāk bērns uz nodarbību un muļķojās. Nevēlas darboties, ākstās, visādi izrunājas. Es jums saku, darbosimies dažādām pieejām, dažādām metodēm. Viņam mēģina pa dažādiem ceļiem pateikt, klausies, forši būtu šodien kaut ko padarīt, un pēc tam tu varēsi iet patrakoties, izslēdēties, atpūsties, pagulēt, paēst, to, ko tu vēlies. Bet tagad vajadzētu padarboties, jo tu esi atnācis uz klavieru stundu vai dziedāšanas stundu. Bet bērns kaut kā kategoriski pasaka nē, un viņš turpina darīt tā, kā nevajadzētu darīt. Es šo situāciju pārunāju ar vecākiem pēc nodarbības. Un vecāki saka, jā, tā ir, mums mājās arī tā ir. Un tad ir jautājums, ko es kā skolotājs varu darīt. Ja? Manas iespējas ir mainīt metodiku, dažādu pieeju atrast bērnam, mēģināt viņu motivēt, ieinteresēt. Taču arī vecāku nepieciešamība ir šajā situācijā iesaistīties mājās pārunā šo uzvedību, šīs disciplīnas problēmas, kas ir nepieciešams, lai tu varētu forši mācīties, lai tu varētu kaut ko apgūt. Un mana pieredze rāda, ka šie bērni, kas jau pašā sākumā vai ik pa laikam izrāda šo nedisciplinētību stundās, viņi diemžēl šo nedisciplinētību izrāda arī mājās. Un lielākā problēma ir tā, ka tas nav tikai vienu reizi, kad bērnam nebija noskaņojums, vai bērnam sāpēja galva, vai bērnam nebija ārā saule, vai bērnam nepatika, ka lietus līst. Ja bērns vienreiz to izmēģina pārkāpt šīs robežas disciplinētības, tad viņš nākamo reizi pārkāps vairākas reizes. Tāpēc ir tik ļoti nepieciešama vecāku iesaist, kur vecāki pasaka skaidri noteikumus. Mēs esam atnākuši kaut ko darīt, mēs strādājam. Pēc darbiņa mums ir atpūta, multanīte vai kaut kas tam līdzīgs. Katram vecākam noteikti ir savi instrumenti, katrs vecāks pazīst un vislabāk zina savu bērnu. Ierakstiet komentārā, kā jums šķiet, cik svarīga cilvēkam vispār dzīvē ir disciplīna. Cik svarīga bērnam ir ieaudzināt disciplinētību līdz skolas vecumam. Un tiem, kam jau ir bērni pieaugušā vecumā, droši dalieties ar savu pieredzi.